No 2000. gada Dricanu draudze beidzot sagaidēja patstovīgu prāvestu, kā pirmīs pie mūsim atgoja Roberts Patmaļnīks un nūkolpoja mūsu draudzē 9 godi. Jis turpināja baznīcas remontus, 2000. gadu sokumā tī iztaisēja kapitāla remontu, tūrņam izlika jaunu sagumu, pamaitoja gan ar nepareizu krosu mūsu tū skaistu Piļcinis bezmazo etnografisku baznīcu. Baznīcas centrā tikom pie lustris, tika atjaunots procesijas karūgu inventārs. 2006. gadā poļaki baznīcas dārza arī atjaunoja Mantēfeļu kopa vītu. 2009. gada novembrī tikom pie 29 gadus jauna baznīcas kunga štātna prāvesta Māra Laurecka, kurš Dricanu sabēja 13 godi. Jis porjāme bārnu sagatavošanu pirmajai komunijai, otkol balsinoja baznīcu, salaboja izagost draudūšu baznīcas dārza myura fragmentu, baznīcas fasādis izgaismošanu tymsā arī īreikoja, kura kolpoja līdz pat mūsdīnom. Pīdzeivom veiskupa buļa vizitaciju. Prāvis soca baznīcas zemes apsaimnīkošanu, atjaunoja kopu svātkus Saukavīšu kopūs, nu posta atpierka varganista moju, atremontēja, pasvietēja, kā draudzes sātu, kur tagad notiek izstādis, krojās muzeja eksponāti. Pašreiz no 2022. gada mūsu draudzē kalpoja prāvests Viktors Petrovskis, kurš turpināja draudzes sātas īkortošanu, ir porviļts elektrību baznīcā, ir stingras baznīcas linejas īturātos, un te ir nosvinies savu 50 dzeivis godu jubileju un 25 godu prīsterības jubileju. Obus pasaukumus pagūdinoja veiskups Jons Buļs.